Es esmu ieradies kokaudzētavā Mežvidi, lai jums parādītu, ka Latvijas mežos aug paši labākie stādi. Mēs atrodamies sēšanas telpā. Šeit mēs redzam, kā tiek sapildītas kasetes ar pūdru. Un katrā kasetē tiek attiecīgi iebērtas sēklas un tālāk tiek vestas projām uz siltumnīcu, tālākai audzēšanai. Mežvidos šādas siltumnīcas ir 5 un 10 stādu audzēšanas poligoni, un 2 no tiem ir ar garās nakts apstrādi. Vienā šādā siltumnīcā ietilpst 1 132 000 sēvju. Ir nepieciešami īpaši apstākļi, tātad ir nepieciešami apmēram dikšanas procesā plus 18 grādi, un siltumnīca tad spēj šo te nodrošināt. Tā kā mēs sējam arī marta mēnesī, tad marts bieži vien vēl ir ar sniegiem, ar augstumiem, līdz ar to ir nepieciešama apkure. Mēs arī šīs siltumnīcas apsildam un uzturam šos te vajadzīgos apstākļus. Mežvidos mēs sējam 3 aprites. Pirmo apriti mēs sākām sēt marta mēnesī, sējām 10. martā sākām sēt un beidzām 28. Visu šo laika posmu, kamēr sākām sēt pēc tam šo te bērzu, šie priedzes ietver sējiņi atradās siltumnīcā. Šādā veidā mēs izmantojam pēc iespējas vairāk un liederīgāk gan platību, gan arī spējam vairāk izaudzēt. Šobrīd mēs atrodamies pie garās nakts apstrādes poligona. Apstrādi veicam apmēram ap Jāņiem. Mēs veidojam diezgan mākslīgus apstākļus, aiztaisot un attaisot viņiem tādus kā aizkarus, un to dara apmēram 2 nedēļas un konstantā laikā. Tātad 8 no rīta mēs attaisam, mēs sniedzam šo te dienas gaismu un jau 5 vakarā aiztaisam. Šādā veidā mēs iegūstam 2-gadīgu ietverstādu īpašības 1-gadīgai priedei. Gan viņi ir spēcīgāki, ir stingrāki, noteikti jau nonākot mežā arī spēcīgāki augšanas ziņā. Šī mums ir stādu pakošanas un krautnēšanas līnija, bet visi pakošanas darbi mums šobrīd ir noslēgušies. Un šo līniju mēs sāksim darbināt noteikti oktobra beigās, novembra mēnesī. Un tad līnija darbosies intensīvi dienā, kamēr mēs visus sašķirotos stādus sapakosim un ievietosim saldētavā. Manuprāt, šāda gan sēklas materiāla vērtība, gan arī pēc tam stāda vērtība mežā, ko mēs iestādām no kokaudzētavas audzētajiem, noteikti ir vērtīgāki. Viņi būs kvalitatīvāki, ar taisnākiem stumbriem, jo šis sēklu materiāls ir iegūts un pētīts un ir atsevišķi kloni, kas šo visu plantāciju sastāda. Un tas ir veids, kā mēs varam atjaunot pēc iespējas labāk šos mežus un kvalitatīvāk atstāt nākošajām paaudzēm.